Ernsta Glīka Alūksnes valsts ģimnāzija šogad svin savu 115. jubileju, un pēc 10 gadu pārtraukuma skolas saldojums atkal pulcēs absolventus, skolotājus un draugus kopīgās svinībās. Šo gadu laikā skolā piedzīvotas daudzas pārmaiņas. Renovēts jaunais korpus, pārbūvēts un atjaunots vēsturiskais korpus, labiekārtot ārā infrastruktūra un piedzīvot skolu reforma. Tomēr joprojām saglabājusies īpašā sajūta, kas šo skolu padara par savējo daudziem tās audzēkņiem un skolotājiem. Vairākas klases un absolventi patiešām gaida šo 2. augustu un pulcēsies lielā pulkā šeit, un mēs visus viņus gaidīsim. Un es gribu vēl teikt tā, ka mēs pagājušajā gadā organizējam atvērto durvju dienas arī pilsētas svētku ietvaros, un mūs apmeklēja vairāk kā 300 cilvēkus. Un ja jums šķiet, ka jūs jau pagājuši gadu bijāt un šogad nav vērts nākt, es saku, noteikti nākat, jo vēl ir izmaiņas un vēl ir pārmaiņas un vēl ir jaunas lietas, ko pamanīt. Saldojums tradicionāli sāksies ar dievkalpojumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Turpināsies ar iespēju apskatīt skolas telpas un noslēgsies ar svētku koncertu sporta zālē, bet līdz tam vēl rīt pēdējie sagatavošanās darbi, kuros aktīvi iesaistījušies arī skolas absolventi – Anta Aizupe, Elīna Hanzena, Ieva Aizupe Engere un Rudolfs Ziņģis. Tā kā mēs 3 veidojam šo visu, tad 3 cilvēki ir gudrāki par vienu un zinošāki, bet tas ir prasījis ļoti daudz laika, un arī tā vēstures izpēte, kā arī scenārijā mēs sakam, ka kas tad tur, mēs taču zinām, kas ir skola, mēs zinām, kas esam mēs, bet tad, kad tu atšķir tās vēstures grāmatas un saproti, ka tie ir 115 gadi, un mēs negribam nevienu aizmirst. Un tas, ja mēs kādu nenosaucam, nenozīmē, ka mēs esam kādu aizmirsuši, mēs vienkārši to nevaram paspēt. Bet tas jau nenozīmē, ka viņi neveido mūsu skolas vēsturi. Es būšu viens no pasākuma vadītājiem, kas ir svarīgi. Un protams, neskatoties uz to, ka dāmas tik ļoti runā par to augsto kvalitāti un tam līdzīgi, es arī mēģināšu visiem atgādināt par to, ka tas tomēr ir par sentimentu, par visiem satikšanos kopā un tam līdzīgi. Tā kā, par tām sajūtām nodrošināt vēl, lai visiem ir atkal satikšanās prieks. Es gribu atstāt intrigu, bet teikt, ka būs sākot ar Silavas valsi un beidzot ar repu. Un tad pēc šī skaistā koncerta visi satiksimies klašu telpās, salidojumā, atkal satikšanās, atkal redzēšanās, un pēc tam būs balle, kurā būs dīdžeji, skolas laika dīdžeji, kas ir agrāk bijuši ģimnāzijas dīdžeji, kuri liks dažādu stilu un veidu mūziku. Un absolventus, kas ieradīsies 2. augustā skolā, es aicinu tiešām vēsturiskajā korpusā uzkāpt līdz 5. stāvam, vai vispār kādreiz jūs tur esat bijuši, apskatīties gan skolas muzeju, kurš ir papildināts, gan ķīmijas laboratorijā varbūt kāds nav bijis. Aplūkot un apskatiet, tiešām izstaigājiet visus stāvus un visas ēkas, kas jums būs pieejamas. Kamēr kādam šis būs pirmais saldojums, citam jau ierasta tradīcija, taču ik viens aicināts atgriezties atmiņās un dalīties ar saviem stāstiem par skolas gadiem. Man ir brīnišķīga atmiņa pašai par sevi, jo mani draugi arī ir liela daļa no tiem, kuri mācījās ar mani kopā ģimnāzijā. Un klases biedrenes ir atradušas fotoalbumus, atmiņu klades, kuras to laiku, jau jāsaka pirms 20 gadiem, kad klases audzinātāji mums lūdza aizpildīt, mēs skatījāmies ar diezgan lielu skepsi uz to. Bet šobrīd tā ir tāda unikāla vērtība, un mēs, piemēram, tiksimies, mums ir vēl brīvas lapuses, mēs gan rakstīsim novēlējumus par satikšanos, gan fotografēsimies, lai ir ar ko papildināt fotoalbumu, un aicinām to darīt arī citiem. Man šķiet, ka ļoti, ļoti svarīgi satikties pirmkārt un neaizmirst par savām saknēm, no kā mēs nākam un kas mūs ir veidojis tādus, kādi mēs esam. Jo, lai nu ko, bet skolas laiku mēs noteikti atceramies ar ļoti daudz emocijām. Brauciet un satiksimies, mēs būsim, mēs gaidām arī jūs, un būs forši, mēs pasēdēsim, parunāsim, un man liekas, ka būs brīnišķīgi. Plašāka informācija par Ernsta Glīka Alūksnes valsts ģimnāzijas 115 gadu jubilejas svinībām un saldojumu pieejama skolas mājaslapā.